sākam. Vajadzētu šī, ka 3 kopā. Tā mums iekšā. Tikai tāds tukšums nevarēs. Labrīt visiem! Ir prieks redzēt mazus priecīgus, un ir prieks redzēt lielus priecīgus, un ir prieks redzēt jaunus priecīgus, un sirvus priecīgus, un blondus, un tumšus, un gaišus. Un prieks tāpēc, kad mēs varam šeit brīvi nākt, varam brīvi pielūgt, brīvi slavēt, brīvi justies. Un tā kā jūs jūtat sirdī, tā jūs varat arī kopā pievienoties ar mums. Šeit dziesmā, tavā tuvumā atnāk. Yeah.
Izrādās, man mikrofons bija ieslēgts tad, kad es dziedāju. Interesanti. Nu, ko, mīļie, esiet visi mīļi sveicināti Jēzus Kristus vārdā un ieklausīsimies no Jēkaba vēstules vairākus pantus no 1. nodaļas no 21. līdz 27. pantam, no 2. nodaļas no 18. līdz 20. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinātam. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā labadības likumā, nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, tās būs svētīgs savā darbībā. Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt, neapgānīt, bet gan kāds teiks: tev ir ticība un man ir darbi. Parāda man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dara. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir necība? Tēvs, mēs lūdzamies, ka tu šodien nāc mūsu vidū caur svēto garu un uzrunā un aizskari, svētī un vadi. Es ar tiem, kungs, kuriem ir šobrīd īpaši tavu piesardzība un aizsardzība un dziedināšana vajadzīga, kungs. Aizskari Judīti, ka viņi atrodas slimnīcā šobrīd, dziedini, stiprini, palīdz, dod ārstiem tādu gudrību. Aizskari, kungs, citus, kuriem ir vajadzīga tavu dziedināšana, ir gaida Dievs svētī. Un arī, kungs, jaunus un vecus, neatkarīgi, vai viņi šobrīd pie ekrāniem, vai viņi vienkārši savās mājās, vai darbā kaut kur, vai prom no Latvijas ārzemēs un klausās un skatās mūs, uzrunā un aizskar. Un ikvienu, kas ir šeit ienācis, tiešām samīļo, iedrošina un paldies Tev, ka reiz dzirdētais vārds caur svēto garu, ka tas ir uzrunājis mūs, un viņš neļaus mums aiziet prom no Tevis. Neatkarīgi kāda dzīves apstākļi, kāda notikumi ap mums ir notikuši, bet Dievs, kurš šodien vēlēs atkal ticībā mūs katru samīļot, uzrunāt, aizskārt, un par visu Tev gods, slāva un pateicība. Āmen. Sēdieties, lūdzu, uz mazu mirklīti. Mēs vēl arī tādu kopē lūkšanu tūlītās lūksim, bet domājot par draudzi, domājot par to, ko Dievs mums ir dāvājis, pirmā lieta, tā patiešām ir liela Dieva svētība, un mēs to nenovērtējam, ka mums ir draudze, ka mums ir iespēja šobrīd brīvā vietā vai brīvā Latvijā, ka mēs vienkārši varam atnākt uz draudzi. Mēs to reizēm nenovērtējam. Pienāks laiks, kad būs citu laiki, vajāšanas, kādas tās ir kristiešiem daudz kur pasaulē. Bet šodien tā ir liela iespēja. Un kā mēs šo iespēju izmantojam? Vai mēs svētdienā vienīgā reizē, ka varam pagulēt, atpūsties mazliet vai kā? Vai tomēr atnākt uz sadraudzību? Ziniet, domājot par to, ka draudzē ir dažādi cilvēki, dažādas aktivitātes, tad vieniem pēc tradīcijas, kur ir ilgstoši kristieši, viņu tradīcijā, teiksim, patīk darīt tā un tā un tā. Un ja kaut kas nav pēc to cilvēku tradīcijas, tad tieši tā tradīcija reizēm nepalīdz nākt tuvāk Dievam. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs nevis
tradīciju vai kaut kādu savu tādu priekšstatu par to, kā jānotiek dievkalpojumā vai kā mēs bijām piedzīvojuši vai redzējuši, bet ka mēs ļaujamies, ka Dievs šodien pie mums strādā un pie mūsu sirds strādā. Un nevelti šeit Jēkabs atgādina, kas nesavalda savu mēli, tā kalpošana ir velta. Ko tas dod, ka šeit mēs atnākam un kaut kādas labas lietas dzirdam, bet iznākam ārā no dievnama vai arī jau pēc dievkalpojuma mēs nesavaldam savu mēli un kurnam un čikstam un atkal, tad jūsu kalpošana, jūsu kristīgā dzīve, nekam nedara. Atkal tad jāpaskatās uz mūsu sirdi, ir jāpaskatās, kāda mēs esam. Kāpēc mums ir tā kurnēšana? Kāpēc mums ir tā neapmierinātība? Kāpēc mums ir visu laiku mūsu tradīcija, kas ir priekšā? Man šodien ļoti iepriecināja, jāsaka, Viktors, ko teica, ka Lolita viņam pazvanīja un teica, ka vēl atnesīs visādas maizītes un tā. Šoreiz ir mūsu ar Viktoru reize, kad aizmugurē taisam. Un vakarā, ka es vēl vēlu pateicu tikai Ieviņai, tad Ieviņa teica, tēti, viss būs kārtībā. Kūciņas tiks uzcepts, tā kā pēc dievkalpojuma varēsiet vēl sadraudzībā arī Ieviņas kūciņas. Es tikai visu šoreiz norganizēju, ja? Un uz veikala aizskrēju. Tas man iepriecināja, ka mēs esam cilvēki, kas spējam pārkāpt pāri kaut kādām tradīcijām. Jā, mēs pirms dievkalpojuma tas troksnis un citas lietas, tagad maizītes pirms neļausim atklājām, ja, lai mazajiem acis uzreiz neizsprākst, ja tā varētu sacīt, no tām garšīgām kūciņām un citām lietām. Bet pēc dievkalpojuma tāda sadraudzība, kur mēs varam, tie, kas vēlās, protams, kam atkal tas nav par piedauzību, ka mēs varam mazliet bez tējas pārunāt to, ko Dievs ir darījis, vai vienkārši pabūt šeit vēl Dievu tuvumā, arī tādas praktiskas lietas pārunāt. Bet šodien mēs esam šeit, protams, pirmām kārtām, lai Kristus mūsu sirdīs, lai mēs pārdomājam, ko Dievs vēlās darīt. Un šodien svēto un arī, ko Kristīna Zona sacīs, dzird un dari, arī liks mums daudz ko pārdomāt. Un šodien jūs jau esat ieraudzījuši un piedzīvojuši, ka es dievkalpojumos mēģinu, un es par to esmu gadiem runājuši šeit, esot mācītājs, ka tās dāvanas, tās spējas, kādas jums ir mīļie, ka tās mēs pielietojam draudzē, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mēs mācamies pielietot pirmkārt draudzē ar to, ko Dievs mums ir svētījis. Un domājot vēl arī par svētdienas skolu, māmiņām gribētu teikt, līdz 3 gadu vecumam bērni. Mēs speciāli uztaisījām 2 gadus gatavojām to bērnu istabu ar visu mikrofonu, ka bērni līdz 3 gadu vecumam, tātad māmiņas, krustmātes, vecmāmiņas, lūdzu vediet tos mazuļus uz to bērnu istabu. Jo šeit, Krusta baznīcā, skolotāji tad pēc 3 gadu vecuma vismaz varēs kaut kā iemācīt tos bērnus. Līdz 3 gadu vecumam ar bērniem jāspēlējās un jāparāda vienkārši viņiem mīlestību. To jūs variet izdarīt gan māmiņas, gan īpaši krustmāmiņas, gan īpaši vecmāmiņas, un arī vārdu varēsiet dzirdēt tur mikrofoniņā, kā es teicu. Jo tad svētdienas skolotāji daudz maz varēs atkal tos lielākus pamācīt un iedrošināt. Un arī nākotnē mēs domāsim, jau ir daži pieteikušies arī par pieskatītājiem, tā kā tā. Nu ko, nāksim Dievu priekšā, Dievam pateiksimies, tad es aicināšu bērnus, visus bērnus, arī mazos, ar visām krustmāmiņām, vecmāmiņām, vectētiņiem nāk priekšā, bet tikai tad 2 grupās, līdz 3 gadu vecumam, uz to telpu, kur mēs izmantojam, un
vecāki par 3 gadi, tad uz krustu zālīti ar svētdienas skolotāju un tur tāda apmācība. Lūksim Dievu un katrs klusumā kādu minūti pavadīs laiku un tad es noslēgšu. Pateiksimies par Latviju, pateiksimies par vadītājiem, aizlūksim par slimiem, neveseliem, par tiem, kam ir vajadzības, aizlūksim un tad es noslēgšu. Jā, debes Tēvs, pateicīgi, ka mēs šeit baznīcā un arī pie ekrāniem, kuri šobrīd atrodas, ka mēs varam Tev, Dievs, pateikties. Vispirms par draudzi, ka tā ir īpaša vieta, kurā mēs varam būt, un kaut mēs cilvēki arī tad spētu to izprast, Tavu lielo mīlestību, to, ko Tu, Kristu, esi mūsu dēļ izdarījis, nomiris, augšām cēlies. Un tad reizēm tās mūsu tradīcijas, mūsu kaut kādas priekšstats, ka mēs noliktu malā, lai mēs varētu tiešām ļaut, lai Tu, Svētais Gars, caur mums strādāt, ka mēs kādu iepriecinātu, stiprinātu, ar tām svētā gara dāvanām, kuras Tu mums esi dāvājis, apdāvinājis, iepriecinātu un apdāvinātu citus. Un Tēvs, Tev pateicība, ka šāda vieta ir arī šeit, Rīgas Golgātas Baptistu draudze. Un es lūdzos, Dievs, ka mēs paliekam tādā lūkšanā par to, kā Tu mūs varētu lietot, kā Tu mūs varētu ne tikai, ka mēs lūdzam personīgi, lai Tu mūs iepriecinātu, stiprinātu, dziedinātu, dotu miljonu un vēl citas lietas, bet Tēvs, ka mēs ar to mazumiņu vai lielu, ko Tu mums esi dāvājis, ka mēs to varētu svētīt, dot citiem, iedrošināt un stiprināt, tādā veidā to parādīt, to Tavu mīlestību, to Tavu laipnību, ka Tu esi Dievs, ka Tu esi Dievs, kurš grib glābt cilvēkus, kurus vēlās aizskārt un stiprināt un dziedināt un nodrošināt šo mūžīgo dzīvību. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka mums ir iespēja nākt Tavā tuvumā, aizskari, vadi savā žēlastībā, palīdz mums sadzirdēt Tavu vārdu šodien un par visu Tev gods, slavu un pateicību. Āmen. Un tagad visi bērni, visi mazi lieli, tikai pēc tam 2 grupās, un krustmātes es ticu, un vecmāmiņas tiks galā ar mazākiem tur tajā telpā, un skolotājs tiks galā šeit ar lielākiem. Lūdzu, visi nākam priekšā, arī mazi var nākt priekšā. Un cik labi, kad pašā dziesmas sākumā tie mazie te jau iejūtās labi un tā. Tas ir jauki. Nu, ko, draudze, mēs piecelsimies, pēc tam arī varēsim palikt kājās, jo tad vēl 2 dziesmas kopīgi nodziedāsim. Un mēs aizlūksim par bērniem. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šiem bērniem, skolotājiem, māmiņām, vecmāmiņām, krustmātēm. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka Tu esi varens un uzticams. Un mēs lūdzamies, ka Tu šodien tiešām caur skolotājiem atkal runātu, arī aizskārtu viņus tā runātu, ka bērni saprastu šo vienkāršo vārdu, ko Tu vēlēsi viņiem pateikt, un Tev gods, slavu un pateicību par visu. Āmen. Nu ko, kopīgi vēl dziedāsim.
mūsu lielais Dievs, ja Tu esi ar mums. Un tiešām paldies par to, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Paldies par to, ka Tu pieņem mūs tādus, kādi mēs esam. Un ka Tu mūs mīli tādus, kādi mēs esam. Tiešām paldies, ka Tu vēlies mūs uzrunāt. Ka Tu vēlies mūsu sirds aizskārt. Un lūdzu tik tiešām, ka mēs spētu atvērt savas sirds, ka mēs spētu uzņemt Tevi un sadzirdēt to, ko Tu mums šodien vēlies teikt. Lūdzu, ka Tu atver tik tiešām mūsu acis un ausis, ka mēs spētu saredzēt un sadzirdēt. Tiešām paldies Tev, Tēvs, par katru vienu, kas mēs varam būt šeit. Nāk un slavēt Tevi, pielūgt un godināt. Amen. Atver man acis, lai redzētu Jēzu, lai varētu sajust un nest mīlestību. Pasaules tumsā ļauj saredzēt gaismu. Atver man acis, lai redzētu Jēzu. Atver man ausis, lai dzirdētu Jēzu. Lai varētu dzirdēt un paklausīt Viņam. Pasaules troksnī dod mieru Tavādī. Atver man ausis, lai dzirdētu Jēzu. Atver man sirdi, lai uzņemtu Jēzu. Lai varētu dzīvot un nest Viņa gaismu. Nespēkām šaubām, ļauj pacelties pāri. Atver man sirdi, lai dzīvotu Jēzu. Atver man acis, lai redzētu Jēzu, lai varētu sajust un nest mīlestību. Pasaules tumsā ļauj redzēt gaismu. Atver man acis, lai redzētu Jēzu. Sēdieties, lūdzu. Labdien, mīļā draudze! Priecājos jūs redzēt šajā rītā. Sveiciens visiem mīļajiem skatītājiem un klausītājiem. Šīs dienas tēma ir dzirdi un dari. Un augusta beigās es biju uzaicināta uz kāzām Liepājā. Paņēmu līdzi draudzenīti, abas braucām mašīnā un runājām par to, ka vēlamies šo nedēļas nogali ne tikai pavadot apmeklējot kāzas un apskatot Liepāju, bet arī dzirdēt no Dieva, saņemt no Dieva, lai Viņš mūs uzrunā. Mēs tad arī lūdzām par to, aizbraucām un tiešām Dievs mūs sāk uzrunāt, kādas lietas uzrādīt, un tad svētdienā mēs domājām, ka būtu labi aiziet, protams, uz kādu draudzi, nezinājām, kur iet. Par laimi tas ātri atrisinājās, jo pusi no kāzu viesiem bija no vienas draudzes, un tad mēs arī nolēmām pievienoties. Rīts pēc kāzām sanāca gan drusku steidzīgs, sapratu, ka mēs nedaudz kavējam un arī īsti nezinājām, kur braukt un kamēr mašīnu nolikt. Un es pazvanīju kādai draudzenei un lūdzu aizņem mūs vietas kaut kur savu blakus, jo mēs pirmo reizi šajā draudzē.
Viņi arī atraksta, nākat ātri, vietas aizņēmu. Mēs aizējam, uzbraucam ar tādu liftu augšā, šī draudze īrē telpas maziņas tādas, un viņiem tiešām jau vajadzīgs ir lielāks, saspiesti kā gurķi burkā. Un mēs tagad skatāmies, kur tad ir tās mūsu vietas, un viņa saka, re, ko es jums aizņēmu, un ir 2 vietas pirmā rindā blakus mācītājiem. Un man acis vienmēr, kad es sapīstos ieplašās, man jau acis ieplatās. Variants vairs nebija palikusi 1 minūte līdz tiešraides sākumam, un mēs abas divas tā apsēžamies, un es domāju, labi, Dievs, sapratu, tu gribi runāt uz mums abām šorīt, un tā laikā kā skolotājs skolā nesekmīgās skolietas nosēdina priekšā, lai labi var dzirdēt, lai neko nepalaiž garām. Un ticiet vai ne, tieši tā arī tas notika. Viens mācītājs runāja, tad otrs mācītājs runāja, un tēma bija tieši par to, ko Dievs mums arī bija iepriekš uzrunājis. Par apgaismotām gara acīm, ka mēs bieži neredzam to, kas ir acīm redzams, kas mums ir acu priekšā, un bija ļoti labs sprediķis, un tas vārds tiešām, var teikt, pāršķēla mūsu sirdis, domas un prātu. Tātad, un tāpēc es šodien izvēlējos šo tēmu dzirdi un dari. Un tā ir no Jākaba vēstules, ko jau Elmārs lasīja šos pantus, bet es, acīm redzot, nolasīšu jums vēlreiz, jo mums nav tā pierasts, ka Bībeles ir priekšā tie, kas ir mājās, labprāt būtu labi, ja jūs atvērtu Bībeles. Jākaba, ko Elmārs lasīja, Jākaba 1. nodaļa no 25 līdz 27. Bet par ko vispār ir Jākaba vēstule? Jākaba vēstule ir par to, ka nav pietiekoši tikai runāt par ticību, nav pietiekoši stāstīt par kristietību kādam kā tādu, nav pietiekoši stāstīt, kā es sekoju Jēzu, bet mums ir jāizdzīvo šī ticība. Mums viņa ir jāizdzīvo, jāpiedzīvo. Un kas ir vislielākais ticības pierādījums? Tā ir izmainīta dzīve. Kad cilvēki redz, ka tavā dzīvē, kopš tu pieņēmi Jēzu Kristu, ir notikušas pārmaiņas. Un tad ieklausīsimies, būs arī uz ekrāna burtiņi mazi, tie, kas tālu sēž, kas pat viņas sejas nevar saskatīt ar visām brillēm, tad tie noteikti nevarēs izlasīt, ja jūs varat lasīt telefonos Bībelē, bet es nolasīšu vēlreiz lēnām jums priekšā. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā, saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji, un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinātāji, jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā savadības likumā, nebūdams aizmāšanas klausītājs, bet darba darītājs, tās būs svētīgs savā darbībā. Tīra un neapgānīta kalpošana Dievu priekšā ir šī pieskatīt vārīgas un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānīt. Un pirmais punkts, par ko es vēlos runāt, ir dzirdi Dieva vārdu. Vai jums kādreiz ir tā? Jūs atnākat uz draudzi vai klausieties mācītāju uzrunu tiešraidē, un domas aizmaldās kaut kur pavisam citu. Mācītājs tik turpina runāt, bet jūs domājat, jāaiziet uz Rimīgu, kurš mums tepat blakus ir, un ko es ēdīšu pusdienās. Varbūt kāds sēž jums priekšā rutainā kreklā, un jūs domājat, nevarēja tiešām sapucēties uz baznīcas šodien. Varbūt jums vienkārši nav prieks, jo jūs skatījāties kādu spriedzes filmu, pēc tam aizmigāt, un tad naktī uz jums šāva, un jūs nevarējāt pagulēt, jo jums tā filma tur griezās pa galvu. Varbūt jūs vienkārši atnākat, pasēžat, mācītājiem roku paspiežat, maizītes pēc tam uzēdat, kuras mums jau gaida, un diena ir labi sākusies. Bet varbūt tas arī ir viss. Kas notiek ar Dievu vārdu, ko jūs dzirdat tajā
dvēsējā savādāks, bet šos vārdus, ko Jākabs lieto, ar to grieķu valodā tulkoja kā netīrību, un tas bija netīrība, ka tev ir tā kā nosmērētas drēbes, bet tas arī varēja nozīmēt citu vārdu, kas ir atvasināts no grieķu vārda medicīniskā valodā, kurš nozīmē sēru korķi ausīs. Un iespējams, Jākabs runāja par to, ka mums ir jāatbrīvo savas ausis no visa tā, kas mums traucē dzirdēt Dieva vārdu. Jo sērs mums var padarīt fiziski kurlus, bet grēks un tāda nevērība mums var padarīt kurlu pret Dieva vārdu kopumā. Un kāpēc vispār Dieva vārds ir tik svarīgs? Jūs zināt, ka mēs dzīvojam ļoti dinamiskā pasaulē, ir daudz informācijas, ir daudz ziņas, mums ir daudz visādu aparātu, kurus mēs varam lietot, telefoni, iPadi, kompjuteri, televizors. Mums ir ļoti daudz informācijas, un mums tam visam liekas jāatrod laiks, un kur tad paliek Bībeles lasīšana, un lai mēs varētu uzņemt un dzirdēt Dieva vārdu. Un kāpēc mums tas ir svarīgs? Un šodien es gribētu atgādināt sev pašai, un arī jums, kāpēc Dieva vārds vispār ir svarīgs. Un pirmais punkts ir, ka Dieva vārds dod mums liecību par Jēzu. Un Jāņa evaņģēlijā 5:39 ir rakstīts: Jūs pētat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Un ja mēs tā paņemtu Bībeli rokās, un tā ir bieza grāmata, tad patiesībā tas viss ir par Jēzu. Tas viss ir par Jēzu. Mēs, kad izlasām no sākuma līdz pašām beigām, mēs redzam Dieva plānu, kāds viņam bija priekš mums, priekš cilvēks. Otrs punkts. Tas mūs dara gudrus pestīšanai. 2. Timoteja 3:15 ir rakstīts, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Pateicoties Dieva vārdam, ko mēs varam izlasīt, mēs zinām, ka mēs varam saņemt grēku piedošanu, pestīšanu caur Jēzu Kristu. Un vienalga, vai tu esi jauns vai vecs, tev nekad nav par vēlu sākt lasīt Bībeli un turpināt lasīt. Un man ļoti patīk šīs no mazām dienām. Mani bērni šodien abi šeit ir klāt, es ļoti par to priecājos. Jau mazi viņi gāja svētdienas skolā, protams, gāja uz draudzi līdzi, pēc tam viņi gāja kristīgā skolā, un tad atceros, kad dēlam es kādus 2 gadus no rīta uztaisīju brokastus un lasīju tad Bībeli priekšā, un viņi zina. Viņi ir dzirdējuši, un viņi zina. Un priecājos par mūsu mazuļiem, kas ir sadalīti tagad godīgi par 2 telpām, un arī viņi dzirdēs un zinās. Tāpēc vediet bērnus uz draudzi, vediet, lai viņi dzird Dieva vārdu. Trešais, Dieva vārds veicina atjaunojošos procesu. 1. Pētera vēstulē 1:23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Kad mēs izdzirdam Dieva vārdu, tas sāk tādu atjaunojošos procesu mūsos. Un tā ir kā sēkla, kas mūsos tiek iesākta, un tad tā sāk augt. Ceturtkārt, Dieva vārds ir ticīgā garīgais piens. 1. Pētera 2. nodaļa no 2. līdz 3. pantam. Kārojiet kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābat, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un mēs visi zinām, kā tas ir, ka piedzimst mazs bērniņš, ka visu, ko viņam vajag, ir tiešām paēst mātes pienu, un kad viņš to pienu saņem, tad viņš var attīstīties, tad viņš var pieaugt. Un tāpat tas ir ar mums, ka mums ir nepieciešams šis garīgais piens, mums ir sevi jāpadzirdina ar Dieva vārdu. Bet vēl ir teikts, 5. punkts, ka Dieva vārds ticīgiem ir dzīvības maize. Man ļoti patīk, ka nav vienkārši rakstīts, ka Dieva vārds ir maize, bet ka Dieva vārds ir dzīvības maize. Un Mateja 4:4 rakstīts, bet viņš atbildēja sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda,
kas iziet no Dieva mutes. Tā mums varbūt tāda ilūzija, ka mēs iedomājamies, ka mēs varam aiziet tad uz to Rīniju, nopirkt garšīgu ēdumu, mēs tagad paēdīsim un tad mēs jutīsimies labi. Jā, ēst ir svarīgi, Dievs mums tā ir radījis, bet mums nedzīvojam no maizes vien. Tātad mums ir vajadzīgs gan garīgais piens, gan garīgā maize, un nekad nav tā, jūs taču zināt, labi paēdām pusdienas, bet pulkstens 6, 7 atkal gribās ēst, ja? Un tāpat mums ir ar garīgām lietām. Mēs nevarēsim atnākt svētdienā uz baznīcu, un tad mums liksies, šodien gan Kristīna tik gari runājas, tā saēdos, nedēļu Bībeli varēšu nelasīt. Tā nesanāks, mīļie draugi, tā tiešām nesanāks. Un gribētos, ka mēs visi varētu runāt Jeremijas vārdiem, 15. nodaļa, 16. pants. Cik bieži man atskanēja tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līgsmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, kungs Dievs Cebot. Svētlaimību un sirds līgsmību. Tādus vārdus mēs neizlasīsim privātā dzīvē, mēs nedzirdēsim pa televizoru, mēs viņus vispār vairs, man liekas, nekur nedzirdam tādu vārdu salikumu svētlaimību un sirds līgsmību. Bet vai jūs negribētu tā dzīvot? Svētlaimīgi staigāt tādā sirds līgsmībā. Tad lasiet Dieva vārdu. Un 6. Dieva vārds dara ticīgos pilnīgus. 2. Timoteja 3 no 16 līdz 17. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Tātad Dieva vārds mums dara pilnīgus, sagatavo katram labam darbam. Un kas notiek? Jo vairāk mēs lasām Dieva vārdu, jo vairāk mēs iepazīstam Dievu un Jēzu Kristu, un līdz ko mēs viņu iepazīstam vairāk, tas mūs maina Kristus līdzībā. Šis vārds mūs izlabo, pamāca un pārveido. Bet tagad jūs saprotat, kāpēc Dieva vārds ir svarīgs, un tad jautājums, vai jūs vēlaties to saņemt. Nevis dzirdēt tikai, ko es šodien teicu, ko Bībele saka, ko mācītājs Elmārs šodien teica, bet to saņemt. Un otrais punkts, par ko šodien runāšu, ir saņemt Dieva vārdu. Un tad mēs vēlreiz tev trešoreiz atkārtosim 21. pāntu, tāpēc noliktam visu netīrību un lielo ļaunprātību lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bērnībā dzīvoju pie saviem vecvecākiem, viņiem bija 2000 kvadrātmetru liels dārziņš, omīte tur pavasarī jau iesēja kastītē kādus stādiņus, atceros, kā viņi sāk augt, viņiem bija tāds skaists paciņas, kuras tad padomju laikos jau patika man kā krāsainas, un tur bija uzzīmēts virsū viss, kas izaugs, redīsiņi, burķīši. Un, kad omīte iesēja zemē vai jau verandā, mēs tādā kastītē, tad skatījos, man bija jāplaista, kas tur izaugs, un tad parādās tāds mazs zaļš asniņš. Un tad varēja izstādīt ārā jau ātrāk, un tad ātrāk jau tie redīsi bija gatavi. Un arī Jēkabs lieto vārdu iedēstīts, runājot par šo te vārdu. Un tam grieķu valodā bija divas nozīmes. Un viena nozīme bija tieši, kā es jums tagad stāstīju, ka paņem sēkliņu un iedēsta zemē. Un varbūt Jēkabs tajā brīdī, kad viņš rakstīja, domāja par to līdzību, ko Jēzus bija stāstījis. Un šī līdzība jūs visi droši vien esat dzirdējuši, zinat to par dažādiem augsnes veidiem. Un to es jums tagad nolasīšu priekšā, tie, kas ir mājās, būtu vēlams, ka jūs atverat Bībeli, Mateja 13, no 1 līdz 9. Un tā ir līdzība, ko Jēzus stāsta. Tādī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja: Redzi, sējējs izgāja sēt, un viņam sējot,
Cita sēkla krita ceļmalā un putni atnāca un to apēda, un cita krita uz akmenāju, un tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca, bet cita krita labā zemē, un nesa augus, cita 100-kārtīgi, cita 60-kārtīgi, cita 30-kārtīgas. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Kas notiek ar Dievu prātu? Kas notiek ar Dievu vārdu tavā sirdī? Kad tu sadzirdi Dievu vārdu, kur tas paliek? Un tu neesi atbildīgs par to sēklu un arī ne par sēšanas procesu, bet tu esi atbildīgs par to augstas kvalitāti. Kāda ir tava sirds? Šī sēkla pirmkārt simbolizē Dievu vārdu, to vēsti par Kristu un evaņģēliju, bet netieši šī sēkla šajā līdzībā simbolizē visu Dievu vārdu, visu Bībeli. Un es šodien daudz lasu, un jūs redzat, ka ir ļoti daudz Bībeles pantu, un tie mums šeit tiek parādīti uz ekrāna. Un tie domāt, lai jūs varat gan vizuāli, gan ar dzirdi uztvert Dievu vārdu un atkārtot to un paturēt savā sirdī. Bet kāda ir tava sirds augsne? Kāda tā ir? Un šodien es vēl runāšu par 4 augsnes tipiem, par tiem, ko Jēzus minēja šajā līdzībā. Un pirmā tā ir cieta. Cieta augsne. Es, kad iedomājos cietu augsni, tad atceros bērni, ciemojos pie drauga laukos un skraidījām tur par akmeņaino ceļu, un viņš bija grantēts, ik pa laikam kāda kolhoza mašīna pabrauc garām, noputināja mums no galvas līdz kājām, bet uz tās grantas nekas neaug, vai ne? Pilsētniekiem vieglāk ir iedomāties asfaltu, iedomājieties, ja, Krišāna Barona iela un asfaltu, ja jūs tagad tur gribētu kaut ko iesēt, var jau tās sēklas tur izbārstīt, bet nekas neizaugs. Domājat, aplaistīsiet, tad izaugs, neizaugs uz asfaltu. Negaidiet tur redīsus, nebūs tur redīs. Un tāpat ir ar cilvēku, ja sirds augsne ir kā akmens, ja tā ir tā kā tāda sablietēta, cieta zeme, tad vienalga, tu vari lasīt visu Bībeli, atklāsmes grāmatu, dzirdēt vistalantīgākā mācītāja uzrunu. Tu pat vari apsēsties ar Billiju Greham kopā, un viņš tev var evaņģelizēt. Un es redzēju tādu raidījumu, kur Billijs Grehams evaņģelizē Amerikā vienam no raidījumu vadītājiem, un viņš tik smējās par Dievu un tā tālāk. Tad visticamāk, tev nenotrīsēs sirdī pilnīgi nekas, neviena stīva. Tāpēc, ka tu vienkārši esi ar cietu sirdi. Otrs – sekla zeme. Sekla zeme. Kas tā tāda ir? Salīdzinājumā ar cilvēku, kuram ir cieta sirds, seklas zemes cilvēki ir ļoti atsaucīgi dzirdēt Dievu vārdu, bet tas ir uz īsu laiku. Tāda cilvēka grupa iešaujās baznīcā kā virpuļi. Viņi grib iesaistīties katrā aktivitātē. Tas parasti ilgst uz dažām nedēļām vai mēnešiem, tad jūs viņus redzēsiet te priekšā un aizmugurē, un tad viņi gan kafiju vārīs, gan grīdas laucīs, dziedāt varbūt jau un slavēt gribēs. Un tas viņiem tā ļoti iet aktīvi, un tad viņi pazūd. Viņi vienkārši pazūd. Un sēkla ir iesēta, bet nav kur viņai izaugt. Ir ļoti plāns šis sklānis, sāk cepināt saule, ir spiediens, ja tu seko Jēzum, darbā par tevi var pasmieties, tam ir kaut kāda cena, ka tu seko Jēzum, pasaule un cilvēki ātri šo sēklu nobeidz. Cilvēki piesakās par kristībām, metās ar prieku ūdenī, lai viņus kristīt, bet tad tu neko nedzirdi. Un atliek tikai secināt, ka šie cilvēki bija tie seklo zemi. Un esot kristīgā kalpošanas darbā, man es kuņām jāatzīst, ka es tādus esmu redzējis ļoti, ļoti daudz. Un tā varbūt ir tā tumšā garoziņa, ka tu esi kalpotājs, ka tu saties tos cilvēkus un tu redzi, ka viņi meklē un viņi pazaudē. Viņi it kā liekas satver kā tādu diedziņu, un tad tas izslīd viņiem cauri rokām. Trešais, kāda vēl var būt zeme, kompromisu zeme. Bet citi iekrīt ērkšķos un ērkšķi uzdīgi un tos nomāca.
jebkas no pasaules, raizes, stress, nauda, iegribas, kādi mazie dzīves prieciņi, tās ir kā nezāles, kas burtiski nožņauts Dieva vārda spēku tavā dzīvē. Tu sāc pieļaut kompromisus, tu mētājies turpu šurpu, un latviešiem ir tāds labs teiciens, lai vilks būtu pārēts, tad kaza dzīve. Un šis Dieva vārda sēkla, viņa burtiski nosmok tajos ēkšķos, un mēs paliekam garīgi tukši. Bet 4. zeme, ko Jēzus ir minējis, ir šī labā zeme. Un tā ir tā pareizā sirds attieksme, labā zeme. Un es ceru, ka klausoties to, ko es teicu, jums likās, nē, šie 3 nav par mani. Ja tā ir, es ļoti priecājos. Es tiešām ļoti priecājos. Nu tad, ja tā 3 nebija par jums, tad šai 4. jābūt par mums. Un kas tad atšķir šo zemi no citām? Labas zemes cilvēki dzird Dieva vārdu, uzņem to un nes augļus, kā mēs lasījām. 30 kārtīgi, 100 kārtīgi, 50 kārtīgi. Viņi pieķeras Dievu vārdu. Bībeles viņiem kādreiz ir tādas nodalušas, sadalušas, tur viss ir sazīmēts, sarakstīts. Iespējams, viņi atnāk uz draudzi un arī dievkalpojuma laikā kaut ko pierakst. Viņiem šis vārds ir svarīgs. Viņi grib viņu paņemt līdzi uz mājām un pārdomāt nedēļas gaitā. Kas notiek viņu dzīvēs? Viņi kļūst līdzīgāk Kristum. Viņi atzīst un nožēlo grēkus. Viņi mainās. Šī sēkla iesakņojās, un tad tā sāk ziedēt. Un jūs zinat, kāds ir svētā gara auglis. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Visi to pamana, un viņi domā, kāpēc šie cilvēki ir savādāk. Un pēc kā vispār mūs var pazīt pasauli? Pēc kā? Kad viņi ienāk mūsu draudzē, kas viņiem var likties savādāks? Un man liekas, tas galvenais ir šis pāns, Jāņa evaņģēlija 13, 34 līdz 35. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā, mūsu starpā. Vai to var teikt par mani, par jums, par mūsu draudzi, par kristiešiem kopumā? Un pirmajā brīdī mums var likties, kāda tad vispār ir cerība, ja tu esi ja tavas sirds attieksme kāda no šīm pirmajām 3 augsnēm. Kā vispār kaut ko var vērst par labu, jo Jēzus te neko nerunā, kā var vērst par labu. Viņš tikai uzskaita faktus. 1, 2, 3, 4. Un ir pagājuši vairāk kā 2000 gadi, un tas viss, ko Jēzus ir teicis, ir taisnība. Es to redzu kalpošanā, dzīvē, tieši tā tas arī ir. Labā ziņa ir tāda, ka Dievs dažreiz pārveido seklas, cietas, dubļiem pilnas augsnes par ziedošiem dārziem. Un viens no maniem mīļākajiem pantiem Bībelē no Ecehēla 36, 26, kur ir rakstīts: Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Un vēl no 2. korintiešiem 5, 17. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Tās pašas rokas, kas no zemes putekļiem radīja Ādamu, pārveidos to, kas savu cerību liek uz Jēzu. Vai tu vēlies pārmaiņas savā dzīvē? Vai tu vēlies būt garīgi paēdis un padzēris, lai tavā dvēselē ir miers, lai tev ir grēku piedošana? Ieaicini Jēzu savā dzīvē, ieaicini viņu visās savās priekos un bēdās, problēmās, jautājumos. Ieaicini viņu, kā tu viņa nekad nebija varbūt ieaicinājis. Vai arī tev ir jānāk apakaļ pie viņa. Varbūt tev kādreiz bija tā labā zeme, un tagad tu jūti, ka tu dzīvo varbūt kompromisos. Es nezinu tavu sirdi, bet Dievs tev
un nolieksim galvas lūkšanā. Es pēc tam vēl turpināšu, bet pirms es eju tālāk, es vēlos aizlūgt par jums un lūksim. Katrs par savu sirdi. Mīļais kungs un Dievs, mēs nākam tavā priekšā. Tu zini mūsu sirds, tu to pazīsti, tev nekas nav apslēpts, Tēvs. Tu nomiri mūsu dēļ. Tu atdevi savu dēlu par mums, par mūsu grēkiem, lai mums būtu mūžīgā dzīvība, lai mums būtu piedošana. Tās tev mēs nožēlājam savus grēkus, ko mēs esam grēkojuši domās, vārdos un darbos. Mēs nožēlājam to, ka mēs esam dzīvojuši pavirši, ka mēs esam dzīvojuši sekli, ka mēs esam nocietinājuši savus sirdis pret tevi, pret tavu vārdu, pret tavu mīlestību, Tēvs, kas tev ieaicina savā sirdī. Es ieaicinu tevi, Tēvs, Jēzu, esi tu kungs manā sirdī, lūdzu piedod man visus grēkus, un no šīs dienas esi tu mans kungs, un vādi man ar savu svēto garu pa taisnības ceļu, ka es varu dzīvot šķīstu un tīkamu dzīvi tev par godu, un tevi pielūgt un slavēt, vairāk nevienu citu, tikai tevi. To es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un, kad mēs esam šo lūkšanu lūguši, tad mēs iesim pie nākošā, pie 3. punkta. Dari. Tātad tu dzirdēji, tu saņēmi, dari. Dari to, ko tu esi sadzirdējis no Dieva. Bet esiet vārdu darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinātāji. Jo, ja kāds ir vārdu klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo sevi aplūko spogulī. Jo viņš sev uzlūko un tūlīt aizmirst, kāds viņš ir bijis. Tikai dzirdēt Dieva vārdu un neko nedarīt, tas ir ceļš uz pašapmānu. Tu pievilki pats sevi. Un te Jākabs lieto šo līdzību, ko es nu pat nolasīju, iedomājieties šorīt no rīta, piecelies pie spoguļa, mati izkūruši, miegs vēl acīs samiegojies, kreisais vaigs varbūt nogulēts, acis varbūt aizpampušas, bet tu kavē uz darbu vai uz dievkalpojumu, tev nav laika, tu ātri kaut ko pielīdzini, varbūt atrod ķēmi, izķemē, uzdieb drēbes un skrien uz darbu. Un kāda ir tā doma? Doma ir tāda, spogulis jau parādīja tev tavu stāvokli, bet tu negribēji to risināt. Tev nebija laika to risināt. Un Dieva vārds ir kā spogulis mūsu dzīvēs. Tas parāda visu mums. Parāda to mūsu sirds stāvokli. Un Ebrejiem 4.12 ir šie ļoti spēcīgie vārdi. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, asāks par katru, abās pusēs griezīga zobena un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr tas pāršķir vēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnesis. Iedomājieties, ja ķirurgs stājas sirds operāciju, viņš atver to prūšu kurvi, un tur pavarās pavisam cita aina, nekā mēs redzam sevi tagad no malas. Un tur var paveikties viss tas, kas sirdī kaiš. Mums no ārā var likties, cilvēks labi izstāsta, viņam viss kārtībā, bet viņam ir sirds kaut kāda slimība, tur nav kaut kas kārtībā. Nu, lūk, un kad šis Dieva vārds mums uzrunā, kad viņš kā zobens pāršķir, tad iedomājieties, kas tur iekšā, ko mēs te varam ieraudzīt. Egoismu, lepnumu, iejūtības un mīlestības trūkumu, skaudību, greizsirdību, dusmu, mankārību, kaistības, atkarības. Un ja mēs turpinām tikai kaut ko izlasīt, nu jā, Jēzus tā dzīvoja, mācekļi tā dzīvoja, kur nu es? Un ja mēs metamies ārā pa durvīm un neko nedaram, tad mūsos nekas nemainīsies. Vai jums ir tā bijis, kad jūs kādreiz sēžat draudzē un tad mācītājs kaut ko runā un tad tādu neērti paliek? Visu laiku tā kā sēdēja, kā, nu jā, te beņķi diezgan paciet, tāpat jau nav diezko ērti, jo teātrī jau taču mums ir mīksti un tā, bet tad mācītājs runā un tad tev tā liekas, kaut kā viss sāk spiest un nav ērti, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt ir tā kā man Liepājā, kad sēd pirmā rindā un tad runā un tad viss ir tev, jo Dievs jau tavu sirdi ir sagatavojis. Es ticu, ka tas nebija sprediķis Liepājā tikai man, kad arī Dievs bija sagatavojis citus sirdis un arī viņus tas uzrunā. Bet, ja
turpinām dzirdēt un nerealizējam šo Dievu vārdu savā dzīvē, mēs dzīvojam tādā kā noklusējuma režīmā, neatzīstot savas sirds problēmas. Mēs it kā izlietamies, tas ir kārtībā, no malas taču šis izskatos labi. Un tāpēc šeit bija tas vārds, ka tie, kuri tikai dzird un to ātri aizmirst, tūlīt aizmirst. Ir rakstīts, ka tūlīt aizmirst. Un tas ir tas galvenais punkts par šo spoguli. Redzēja un tūlīt aizmirst. Un neko nedarīja, lai kaut kas mainītos. Un te nav runa par sliktu atmiņu. Atcerieties, ka bērniem mēs bieži sakam, aizies sakārto istabu. Un tagad viņam 5 reizes uzprasīs, viņš saka, es aizmirstu, ja? Skaidrs, ka viņš neaizmirst sakārtot istabu. Bērniem ar atmiņu viss ir kārtībā. Kāpēc nesakārto istabu? Tāpēc, ka tā nebija prioritāte. Un tāpat ir ar mums. Mēs to dzirdam, it kā zinām, bet mums ir citas lietas svarīgākas. Mēs tam nepievēršam uzmanību. Un tas, ka mēs tikai atnākam, tikai noklausamies, tas mūs nepadara par labākiem kristiešiem. Tas vienkārši ir jādara tā, ka Jēkabs mums grib atgādināt, ka svētā vietā dzirdētais ir jāizteno darbībā, mūsu ikdienas dzīvē. Citādi nav vērts klausīties. Un tad jau šīs te rakstu vietas noslēgumā man ļoti patīk, ka Jēkabs ir uzrakstījis tādus vārdus. Dieva vārds ar apsolījumu. Dieva vārda dzirdēšana un darīšana nesīs svētību. Tur bija rakstīts, bet tu būsi svētīgs savā darbībā. Tātad dzirdi, dari, un Dievs tev ir apsolījis, tu būsi svētīgs savā darbībā. Un te ir tāds vārds, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā. Un tas uzdevums, kas ir mums, ir ieskatīties uzmanīgi Dieva vārdā. Grieķu valodā šis vārds nozīmē apstāties un uzmanīgi ieskaties. Un kas notiek pasaulē mums šodien? Viss notiek, lai mēs vispār neapstātos, lai mēs nedomātu, lai mēs turpinātu tikai skriet un nesties, kaut ko ķert un grābt. Bet Dieva vārds ir kā kompass, kas izved mūs cauri dzīvē. Un viens no veidiem, kā kristieši noiet no šaurā ceļa, ka viņi aizmirst, ko Dievs māca. Mēs dzīvojam pavirši, bezrūpīgi, aizpūstam kaut kur prom, pa plato, ērto ceļu, bet mums ir jāsadalā skats uz ko? Uz mūžību, uz Dievu, Jēzu Kristu, uz Dieva vārdu. Kāpēc? Kā jau es teicu, jo tas mums dos garīgu spēku izturēt ienaidnieku uzbrukums, pastāvēt ciešanās un grūtībās, atgādinās patiesību un palīdzēs mums palikt ticībā, palikt un pieaugt. Vai tu gribi saņemt Dieva svētības savā dzīvē? Tad neesi aizmāršīgs Dieva vārdu klausītājs. Kļūsti par darītāju, un Dievs tevi svētīs. Un tad Liepājā es atbraucu mājās, es pierakstīju visu to, ko Dievs bija teicis. Es pierakstīju, lai neaizmirstu. Un tajā brīdī man likās, es esmu dzirdējis, es esmu saņēmis, es visam piekrītu. Paldies, Dievs, ka tu man pārmainīji skatījumu kādā dzīves jomā. Tiešām likās, ka man bija tāds vienā jomā, kā tāda plīvurs priekšā, ka es neredzēju lietas skaidri. Bet tad nāca reālā dzīves situācija, kur man tas bija jāpielieto. Un kā jums liekas, vai dzirdēšana pietiek? Nepietiek. Tad es varēju iet atpakaļ uz saviem pierakstiem, apstīties, ko tad es biju sapratis, un kur ir dzīves situācija. Laiks tā dzīvot, laiks to pielietot, ko es dzirdēju. Un noslēgumā 27. pants mums bija tīra un neapgānīta kalpošana Dievu priekšā ar šī. Pieskatīt bāriņus un atraitnes viņa bēdās sevi no pasaules pasargāt neapgānīt. Ko tas nozīmē? Jēkabs to skaidro tādu, ka patiesa godināšana, patiesa Dieva godināšana nav izmeklētos apģērbos, skaistā slavēšanas mūzīkā, rūpīgi izplānotā ceremonijā, bet tā ir praktiskā kalpošana cilvēkiem un likumiska dzīvošana. Un jā, mums gribās, lai šī draudze ir skaista ēka, un mēs visi no rīta, jau te es atnācu, bija daudz jau priekšā, un mēs visi cenšamies, lai būtu skaista slavēšanas mūzika, lai varam nofilmēt šo dievkalpojumu, mēs to visu daram un cenšamies. Un tas ir labi, tas ir svarīgi, bet nedrīkst aizmirst to pašu galveno.
ko Dievs grib. Un vēl es jums nolasīšu no Mihas grāmatas 6. nodaļa 7-8 par to, kas ir Dievam svarīgs. Un te ir teikts tā: vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļas straumu? Ja vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Tas ir jautājums, ja? Un tad ko atbild Dievs? Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Un vai nav tā, ka tas mums ir cilvēkiem iekšā, mēs ļoti cenšamies ar to ārējo, lai viss būtu tā skaisti un jauki. Bet mums ir jāiemācās mīlēt līdzcilvēku un dzīvot šo šķīsto dzīvi. Un mūsu draudzē, tāpat kā citas baptistu draudzes, gatavojās kursam 40 dienas ar mērķi, un pirms kādiem 16 gadiem mēs jau izgājām šo kursu, atceros Mateja draudzē. Tas ir pēc Rika Vorena grāmatas Mērķtiecīgā dzīve. Un šis kurs ir ļoti labs, kur var saņemt atbildes uz tādiem labiem pamat jautājumiem, izrunāt tos, atgādināt, kas ir svarīgi, kas nē. Bet ļoti gribētos mūsu draudzē redzēt vairāk jaunus cilvēkus, tie, kas Dievu vēl nepazīst, vai tie, kas viņu vēl meklē. Un tad ir jādomā, kā viņi jutīsies, kad viņi ienāk šeit pie mums, vai viņi jutīsies mīlēti, gaidīti, un ko viņi ieraudzīs šeit, kad viņi ienāks. Un man gribētos, lai es pati personīgi būtu tāds cilvēks, un arī mēs kopā kā draudze būtu tādi, kas dzird, kas saņem no Dieva un kas dara. Un lai Dievs mums uz to svētī un palīdz, ka mēs tādi varam būt.
dievkalpojumu jau pēc mirklīša sadraudzību, ko Viktors, Ieviņa un Lolita ar Marlēnu sagādāja. Paldies jums par to atbalstu. Un oktobra sākumā mēs sāksim 40 dienas ar mērķi. Jūs varat pieteikties pie manis, pie Viktora, pie Viljana, pie Zigmāra, Kristīnes un Gitas un māmiņu klubs vadītājs Gunita un Silva. Pie viņām arī varat pieteikties. Doma ir tāda, ka mēs trešdienas Bībeles studiju laikā, kas mums ir ierasts laiks, tātad 18. vai 18.30, mēs kopīgi sanāksim visi uz šīm studijām un tad pa vadītājiem arī sadalīsim. Bet jau iepriekš jūs varat pieteikties caur WhatsApp vai pazvanīt, vai es kādiem varbūt vēl pazvanīšu un prasīšu, vai tu negribi būt mācītāju grupiņā, ekskluzīvi, vai kādā citi vadītāji, kuriem es lūdzu, lai arī pazvana un uzrunā personīgi, jo šeit jau draudzē laikam tā personīgi strādā, jāpazvana personīgi, jāpaprasa, un tad man pazvanīja, tad atnākšu, bet varbūt, ka jūs vienkārši dzirdat tagad man šo ziņojumu, paziņojumu un vienkārši nāciet tad trešdienās un tad sadalīsim pa grupiņām, kā sanāks. Bet tas būtu labi, ka mēs nāk. Tas ir viena iespēja trešdienās, bet ir jau arī iespēja citās nedēļas dienās, tajā pašā nedēļā pa mājām, teiksim, nākt un to grāmatu studēt. Iespējams, ka grāmatas cena būs 5 eiro, ja mēs viņus atvedīsim no izdevniecības, kas viņus arī izdeva šeit Latvijā. Vēl būs tās grāmatas pieejamas, katram būs šo grāmatu jānopērk, un ja kāds tiešām nevarēs nopērkt, tad man sakiet, izdomāsim, lai jums šī grāmata tiešām būtu, tad mēģināsim uzdāvināt. Bet tā, kā tas iegādāsies, un ka šī grāmata arī jums paliek, un es viņu ik pa reizēju daudzus gadus pāršķirstu, pārdomāju, un tā man katrā ziņā arī manā garīgā dzīvē palīdz gan saredzēt, sadzirdēt, un izdarīt un izpildīt, ko Dievs caur Dievu vārdu ir sacījis. Ticu, ka šodien kādas lietas jums tā pārdomāja, gan vēlreiz par tām augstnēm, tad kāda augsta mēs esam, ko mums darīt, ja mēs esam tā cieta augstne, vai ērkšķi, vai sekla augstne, ko mums darīt, lai mēs būtu tā auglīgā augstne, kas nes augļus. Dievs šodien vēlās, ka mēs Dievu bērni nesam augļus. Un ja mēs esam ar Dievu, mēs nesīsim augļus. Un ja mēs neesam ar Dievu, un mēs domājam, ka mēs esam ar Dievu, jo mēs esam ilgstoši uz baznīcu gājuši un vēl kādas labas lietas darījuši, tad kaut kādā veidā varētu mums arī būt pārsteigums, bet mūžības priekšā. Bet Dievam ir kāds plāns, ka šodien mēs tiešām aktīvi ar tām dāvanām, ko Dievs ir apdāvinājis mums un devis, ka mēs tiešām pārdomājam savu dzīvi, nožēlojam kādas nepareizas lietas, saņemam no Dieva un atkal izpildām un daram. Nākošo svētdienu es tikai mazu īsu mirklīti būšu pie jums, bet Pļauju svētkos Viljams vadīs, Arvīts vadīs un Viljams sacīs uzrunu. Tā kā mēs te mēģināsim, mācīsimies visādos veidos praktizēt tās spējas un dāvanas, ko Dievs ir dāvājis. Protams, cilvēkam orķestrim kāds mums ir Arvīts, vieglāk tas ir. Jā, bet lai Dievs bagātīgi svētī, paldies Kristīnai par tiešām labu sagatavotu vārdu un Dievs tev devis to dāvanu runāt un man tad atpūsties un tā.
Bet ļoti labi. Nu, ko, mīļie, lai Dievs bagātīgi svētī, noslēgsim vēl ar pēdējo dziesmu, varam piecelties tad visi un tad ar lūkšanu.
Un ziedojumus jūs varat iedot, nodot ziedojumu kastītē, tur aizmugurē, vai arī caur ziedojumu kontu golgāta.lv, tur jūs atradīsiet arī šo mūsu draudzes kontu. Paldies jums iepriekš par jūsu sirsnību, ziedošanas prieku un lai Dievs sveitī. Tās mēs esam pateicīgi par šo mirkli, brīdi, laiku, ko tu mums esi dāvājis, devis, un lūdzos, ka tu mums šodien atkal no jauna uzrunājot, dotu gudrību un spēku, kā ikdienā nepazaudēt to, ko tu mums esi atstājis, savu vārdu. To ne tikai nepazaudēt, to tiešām tā mēģināt sagramot, saprast un vēl pasniegt citiem. Un tās mēs esam pateicīgi par tavu mīlestību un gādību. Un vēlreiz palīdz mums pārdomāt, kāda augsta mēs esam. Un uz kāda ceļa līdz ar to tad mēs atrodamies. Cik daudz tad tu mūs var šodien uzrunāt. Un Dievs tev par visu pateicību Jēzus vārdā. Un Dievs, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā mūsu sirdis un mūsu domas Jēzu Kristu. Āmen. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies.